Mūsdienās pilnīgi visas zināšanas nāk no grāmatām, pat arī tās tradīcijas, kuras seko gadsimtu un tūkstošu gadu ilgām tradīcijām, pat viņas salīdzina un pārbauda pierakstītajā. Un tāpēc šrutī tas ir vairāk pārvērties par tādu garīgo praksi, par to, ka tu iemācies no galvas un tu spēj nodot to tālāk bez grāmatām, bez datoriem, bez citām lietām, un ka tu to pielieto savā ikdienas dzīvē. Un, lai šo praksi praktizētu šrutī, piemēram, dzirdētais, šrutī nozīmē dzirdētais, lai tu spētu to darīt, tu mācies vārsmas 5 līmeņos. Pirmais līmenis ir tad, kad tu viņus iezubrī. Otrais līmenis, tad, kad tu, lai atcerētos, tu asociē tos vārdus, kas sākumā ir nesaprotami, bet tu viņus asociē, lai vieglāk atcerētos. Tad trešais līmenis, tu studē viņus gramatiski, tu sāc saprast patiešām, ko tie vārdi nozīmē. Ceturtais līmenis, tad tu spēj ielikt jūtas, un piektais līmenis ir tad, kad tu spēj viņus pielietot dzīvē. Vairums tradīcijas, kuras tagad nodarbojas ar šrutī pēc dzirdētā, it sevišķi vaišnavi vai šaivas, hinduismu tradīcijas. Viņas, diemžēl, apstājās uz to otro līmeni, jo viņas asociatīvi ļoti bieži tie tulkojumi neatbilst gramatikai. Un tas galvenais konflikts starp zinātniekiem un starp tradīciju. Jo zinātnieki pēta vēdisko sanskritu zinātniskā veidā, kā valodu, kuru var runāt, kuru var saprast, kur ir gramatiskie noteikumi, deklinācijas, galotnes un viss pārējais. Turpretī ļoti daudz tradīcijas, kuras it kā balstās uz šrutī, tas ir tas klusais telefons. Viņi pat īsti vairs nesaprot, ko viņi atkārto, jēga ir pazudusi, un viņi dod savus tulkojumus, un kurus tu tās mācības, konkrētās mācības vai reliģijas ietvaros nevar pat apšaubīt. Un tas ir diezgan liels konflikts, kas notiek starp mūsdienu hinduistiem un zinātniekiem. Bet ir daudz brahmaņu līnijas, brahmaņu dzimtas, kuras ir pārcēlušās uz Ameriku, un viņi ir nonākuši pie atzinuma, ka nevajag cīnīties pret zinātniekiem, vajag pieņemt to, ko zinātnieki atklāja ar zinātniskajām metodēm, un vienkārši uzlabot savu garīgo praksi un padarīt viņu patiesāku. Tāpēc es eju šo ceļu. Tagad jau ir pagājuši 3 gadi. Mans vecākais dēls, viņš studēja Upsalā 2 gadus vēdisko sanskritu. Viņš man ļoti palīdzēja ar gramatiku un ar attieksmi pret zinātniekiem, atklāja ļoti daudz brīnišķīgas lietas. Man pilnībā izmainījās attieksme pret zinātnieku darbu. Viņi ir veikuši nenovērtējumu darbu un nenovērtējumu ieguldījumu. Un man kā tradicionālistam tas bija liels pārbaudījums, jo man vajadzēja atteikties no manas tradīcijas dogmām un pieņemt patiesību tādu, kāda viņi ir. Tāpēc tagad es mācos no galvas. Es domāju, uz doto brīdi es esmu apzinājis kaut kādus, varbūt 800 pantus, kaut kur pie 1000. Pilnībā es saprotu, man raisās vaļā, būs kaut kādi pie 300-400 pantiem, jā. Pārējais vēl ir 1. vai 2. līmenī. Bet arvien vairāk un vairāk es redzu, kā šī praksa darbojās un kā tas paliek atmiņā. Un, ja tu esi iemācījies pantu pa īstam, tu esi ielicis viņā savus jūtas un tu spējas pielietot viņus ugunsritos vai ikdienas darbībā. Jo katrai darbībai faktiski ir atbilstoši panti vai dziesmas, kuras tu vari daudzināt, tu vari reāli dziedāt. Tad, kad tu vingro, tad, kad tu mazgājies, tad, kad tu pirms ēšanas, tad, kad tu ceļo vai tad, kad tu taisi tos pašus ugunsritus vai pūģis. Jā. Tas viss uz katru ikdienas soli, pat tad, kad tu ej toaletē, ir mantras, kuras tu vari atkārtot, un tas palīdz dzīvi dzīvot apzināti. Nevis tādā tupā ritualistiskā prakses līmenī, bet tu sāc darīt lietas apzināti.